Pēc 2 lidojumiem, pārsēšanās Turcijā un Uzbekistānas robežas šķērsošanas esam nonākuši galamērķī – Tadžikistānu. Pēc iekārtošanās viesu mājā sākām ar tirgus apmeklējumu, lai iegādātos pēdējās nepieciešamās lietas. Vēlāk vakarā sakārtojam somas, lai jau nākamajā rītā dotos ceļā. Pēc 4 stundu brauciena esam sasnieguši Aladunu nometni. Ielai skaista, kalnas apkārt, pat ielai zaļa, tālāk ir kalnu upīte. Viss kā pienākās. Mūsu pirmais uzdevums tātad ir atrast super līdzenu vietu pirmajā naktī, lai varam kārtīgi izgulēties. Mīdzenis gan arī gatavs. Pēc nometnes iekārtošanas pakāpjamies mazliet augstāk, lai labāk aklimatizētos. Kāpjot lejā, paviesojamies pie vietējā, visiem labi pazīstamā alī, dzerot tēju un pļāpājot, uzzinām nepārāk iepriecinošas ziņas. Sniega ir daudz un pārēja vēl esot ciet. Vairākas turistu grupas ir griezušās atpakaļ, tā arī pārēju nešķērsojot. Mazā somiņa. Iesim skatīties, cik sniegains ir pārējs. Tālāk ir paši ezeri. Nezinu, vai no šejienes var redzēt. Eku ir. Vairs nav tik skaisti zili, kā bija lejā. Rītdienas uzdevums. Dosimies augšā uz pārēju. Tad jau redzēs, sniega ir padaudz. Bet, pakāpsim augstāk, paskatīsimies, kā tur izskatās. Šādi kalnu bomži rūpnieciski iekūst ūdeni. Vakar būtu kalnu bomži uzpaldēja. Tāpēc, ka bija... Labirints. Telts ir liela un smaga, bet līdz ar to iekšā varam gulēt kā karaļi. Te ir mūsu gultiņas. Kamēr neesam uz sniega, arī varam krāmēties. Viss ir diezgan ērti, bet tas, laikam, drīz beigsies. Jāpēr pēdējās 2 gaisbuņģis, lai nav jānēs augšā. Kamēr neviens vietējais neredz. Ka mēs šitā izmantojam plavu garšvielu. Kā konvejerā. Ar otru degu vāram ūdeni, ar vienu cepam, lai viss netiek ātrāk. Pašā sastāvdaļā kartupeļu pulvers. Vai biespīt, kas tas ir? Kartupeļu biespīt ar pienu. Ar pienu. Bez piena nepēciet. Bez piena nepēciet. Un tas ir iznākums. Kas varbūt labāk par šo? Jā. Tu filmēsi vai ēdīsi? Sniega daudz. Viss kust. Vēl kāds 600 metri tikai jau skāp. Skaists skats uz ezeru. – 4300 metri. Kāds bija piegājiens? Brutāls. Negaidījām. Ļoti ieteicinoši. Jā. Izgāja jaunu maktu, manuprāt, uz savu nometni. To vieglāko, bet Jā. ziemas apstākļiem atbilstoši. Tālumā var redzēt pārēju. Viss ir sniegā. Tā kā tas arī noteikti izvērtīsies interesants pasākums. Mantiņas sakrāmēts. Laiks doties uz pārēju. Kas par ainavu?
Kā mēs te cīnāmies? Dzert gribās. Pēc ļoti vējamas nakts rīts mūs sagaida ar vēju, kas tā arī nav mitējis, bet neskatoties uz to, dodamies pretī virsotnē. Kalna augšējā daļa ir izaicinoša. Ledus ir klāts ar svaigu sniegu, kas slīd nost, līdz ar to uzmanīgi virzāmies augšup skrūvējot ledus skrūves un nostiprinot virvi. Esam sasnieguši enerģijas virsotni. Kā jau klasiskā virsotnes dienā, jābūt mākonim. Jau virzoties lejā, saprotam, ka vēl joprojām pūš pamatīgs vējš, un līdz ar to vēl vienu nakti pārējā pavadīt nevēlamies. Lai arī dienas solās izvērsties ļoti gara, izlemjam savākt mantas, lai dotos lejā uz otru ielu. Nobirs bija klāts ar sniegu tieši tajās vietās, kur parasti bija stacija. Mīrēlī pārējais ledājs. Tā nu mēs te sēžam, templējam saulītē. Patīkam pārmaiņas salīdzinot ar vakardienas lietu, kas bija visu dienas garumā. Te mēs saulītē sildām tikko atrasto ūdeni. Rīt dosimies augšā pa ledāju uz pašu pārēju. Izskatās, būs interesants kāpiens. Pēc stāva un fiziski prasīga kāpiena nonākam uz pārējas 500 metru augstumā. Tur plānojam pavadīt 2 naktis, tāpēc iekārtojamies un dodamies gulēt, lai jau nākošajā dienā dotos uz virsotni. Apējot plaisas, diemžēl novirzāmies no maršruta. Līdz ar to zaudējām laiku un spēkus. Tā kā jau ir kļuvis vēls, nolemjam atgriezties nometnē, lai jau nākamās dienas rītā dotos lejā pa ledāju un sāktu ceļu uz ciematu, kur mūs sagaidīs auto, kas aizvedīs atpakaļ uz civilizāciju. Gandrīz 2 nedēļas kalnos, no kurām lielāko daļu nesatikām ne dzīves dvēseles. Mūsu piedzīvojums ir noslēdzies, atstājot neaizmirstamas atmiņas.